Mobilais ID ir unikāls autentificēšanās un elektronisko dokumentu parakstīšanas rīks, kā izmantošanai ir nepieciešams vienīgi savs mobilais telefons. Mobilais ID ir kā pases virtuālā versija, kas ļauj samazināt kodu karšu vai kodu kalkulātoru skaitu, nav jācenšas paturēt prātā arī daudzās paroles un lietotāju vārdi. Nav jāveic kārtējies reģistrācijas procesi jaunā interneta resursā, kā arī tas ļauj atteikties no papīra dokumentiem. Lai pieteiktu mobilā ID pakalpojumu, dodies ar pasi pie sava mobilo sakaru operatora un nomaini simkarti, jo mobilā ID lietošanai ir nepieciešama īpašas drošības simkarte. Tavs esošais tālruņa pieslēgums un pieslēguma numurs paliks nemainīgi. Tik kartes nomaiņas brīdī palūdz, lai apkalpojošais klientu menedžeris nodrošina vecās simkartes datu saglabāšanu. Ievietojot jauno simkarti tālrunī, saņemsim pieprasījumu ievadīt 2 paša izdomātus mobilais ID kodus. Vienu, kas sastāv no 5 cipariem un ko izmantosim autentificējoties interneta vietnēs. Savukārt otru, kas sastāv no 6 cipariem un ir paredzēts dokumentu elektroniskai parakstīšanai. Izmantojot mobilo ID, datu apmaiņa starp tavu telefonu un pakalpojuma sniedzēju notiek drošā un šifrētā veidā. Un kā jau norādījām, autentifikācijas un parakstīšanas kodus esi izdomājis un zini tikai tu pats. Pat laban mobilo ID jau var izmantot dažādu nozaru vadošo pārstāvju, banku, apdrošinātāju, interneta veikalu, valsts iestāžu, sociālo portālu un citu partneru mājaslapās. Un joprojām sadarbības partneru skaits turpina augt. Un līdzi ar to aug arī mobilā ID pielietojuma iespējas. Tamdēļ, lai iepazītos ar dokumentu elektroniskās parakstīšanas un autentifikācijas iespējām detalizētāk, noskaties video pamācības. Mobilais ID un autentifikācija un mobilais ID un dokumentu elektroniskā parakstīšana.